Sveiki, mani sauc Ēriks Strautnieks, strādāju ģimenes saimniecībā Zējas Strautnieki, audzējam pupas, rapsi, kviešus un kopā sadarbojamies ar vēl vienu ģimenes saimniecību Zējas Brasli. Galvenais ir saglabāt augsnes vērtību, strādāt tā, lai nevis tikai mēs dabonam labumu no augsnes, bet arī nākamās paaudzes. Tas nozīmē saglabāt augsnē minerālu vielas, neiztērēt viņas. Uzturēt mitruma režīmu, pareizot meliorāciju, sagatavot pH līmeni, skābumu regulējot un principā izturēties pret zemes audzīgi, arī braucot traktoriem. Mums ir ļoti dažādas augsnes. Mums saimniecība dalās uz pusēm, apmēram viena puse ir šajā upes krastā, otra ir otrā pusē. Un šīs augsnes ļoti atšķirās. Otrā krastā ir vairāk kūdra, kurā arī skābuma līmenis ir lielāks. Šeit mums ir vairāk māls, bet mums ir jāstāsta, kur mēs kaļķojam, kur mēs nekaļķojam. Pieņemsim, kūdra augsnēs, skābums ir lielāks, tāpēc mums diezgan regulāri ir jāveic kaļķošana. Mēs principā izmantojam sistēmu, kad mēs iemaisam augu atliekas augsnē uzreiz pēc kulšanas, aptuveni 3 cm dziļumā uz katru augu atliekas tonu. Vidēji mēs strādājam aptuveni 21–24 cm dziļumā. Augsni strādājam divās kārtās, atkarībā pēc augšņu tipa, ko tā prasa un laikapstākļiem. Vai divreiz ar kultivātoru, vienreiz ar augstas apstrādes diskiem un tad ar kultivātoru vai divreiz ar diskiem. Un starp augstas apstrādes reizēm ir minerālu mēslu izkliede pamatmēslojumam sējai.